Pirms 5 gadiem Sijām Malavs uzsāka tradīciju vasaras saulgriežos ogrēniešiem piedāvāt pēc senām receptēm gatavotu mājas sieru. Prieks, kad ir atnākuši. Toreizējā ideja par jaunu apvāršņu apgūšanu šobrīd ar uzviju pārtapusi realitātē. Līgo vakara priekšpusdienā svinīgi tika atklāta sieras iešteles ražotne Ogrē. Šodien mēs esam oficiāli atklājuši savu sieru ražošanas cehu. Mums ir patiesas prieks, ka mēs esam nofinišējuši, tikuši galā. Arī šī grūtajā laikā, kas bija mums te aizmugurē, drusku ar krīzi saistīts. Paldies DNB Nordbankai, paldies arī Lauka atbalsta dienestam, kas mums ir līdzējuši projektu ietvaros iegādāties iekārtas, lai mēs varētu šo jauno sieru ražotni palaist dzīvē. Bet, projektiņš mums gāja no 2008. gadā, mēs ielikām pamatus ēkai. Cerējām gada laikā tikt galā, bet krīze piemeklēja strauji, un tāpēc ir pagājuši 2 gadi. Bet mēs esam finišējuši un pašiem prieks, ka mēs varam ražot un piedāvāt jaunu produktu Ogrē un vispār Latvijai kā tādai. Atvēršanas pasākumā ražotnes namatēvs Māris Leksdiņš gan sadarbības partnerus, gan draugus iepazīstināja ar siera gatavošanas procesu. Par to, ka siera gatavošana prasa lielu darbu ieguldījumu, pārliecinājās arī Ogres pilsētas mērs Edvins Barkevičs, atzīstot, ka saimniecēm patiesi ir zelta rokas. Vēl klāt. Vēl klāt var? Var, jā? Kā daudz vai mazāk? Super. No 2 veidu sieriem darbības sākumā Sierštēla šodien interesantiem piedāvā 26 dažādus siera veidus, sākot no klasiskajiem ar ķimenēm un dillēm, līdz pat saldiem sieriem ar kanēli un mandelēm, un perspektīvā domā arī par jauniem siera veidiem. Jā, mēs pienu saņemam no zemnieku saimniecības Ogre, tepat Ciemupe. Pārējie produkti arī nāk tepat no Latvijas īstenībā. Viņi visi ir dabīgs, līdz ar to tā siera realizācijas termiņš arī nav liels 10-12 dienas. Tā kā, jāatbalsta savējiem. Jāatbalsta savējiem. Pats svarīgākais ir jābūt. Ir svarīgi, lai pilsētas iedzīvotāji, vispār Latvijas iedzīvotāji, visi ir tādi lielāki patrioti un vairāk ir par savu preci, par savu ražotāju, jo tad jau tā naudiņa paliek Latvijā, viņi neaiziet projām. Ja mēs atbalstam kaut kādu svežzemju uzņēmēju, mēs būtībā tādā veidā aizmirstam par to, kas šeit notiek. Jānorāda, ka pircējiem šobrīd visiecienītākie ir ķimeņu, kaltētu petersīļu un kanēļu sieri. Garšīgs sieriņš. Jūs pirms tam esat arī viņus jau degustējis un ēdus, vai pirkus? Nē, es mājā pati taisu sieras. Jūs pati taisat? Ja jūs tā varat novērtēt šos, vai viņi ir tādi? Es vien, ka varu. Sieras ir garšīgs. Kurienes šis ļoti patīk? Kas ir tas, kas jums patīk tie sierās? Laiks. Mutē kūst ārā. Patīk sieri? Man jau siera kā tāda patīk. Tāpēc es viņus tā, kur kaut kas jauns, tad vienmēr pārbaudu. Ir kaut kas tāds ēst redzēts ar tādu asie šādu un savu? Un tieši tādi taisni ne. Ogrē Sieršteles produkcija pieejama Policijas akadēmijas 89 kafejnīcā konditorijā. Siera veikals jau darbojas tirdzniecības centrā Dauga. Pats sadarbības līgums noslēgts arī ar top veikalu Ogrē. Pirmie soļi spērti arī Rīgas auditorijas iekarošanā. Siera ražotnes projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Ražotne tapusi ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu.